Tā, draugi, sveicināti! 27. diena šodien ceļojumam. Jā, tātad pirmspēdējā apmeklējuma vieta un pēdējā faktiski pilnā diena šeit. Jā, rītā dienas pa tejienu tusēšu, bet jā, rītā došos prom. Bet šodien, ko es darīšu? Šodien es apmeklēšu lielo tirgu tūlīt, jā. Es uz turien dodos, man kaut kas jānopērk arī, tāpēc īstenībā es dēļ praktiski iemeslu uz turien došos, nevis, lai vienkārši apskatītu tirgu. Īsāk sakot, domāju, pa ceļam uz lielo tirgu, jā, ja uz Grand Bazāru, ieiešu kādu kebabu apēst. Un tad tajā rajonā ir viena ēstuve, jā, var ēst iekšā, ļoti aicina man iekšā, es saku, iedodiet man menu. Iedod, es paskatos, jebaļ, ka pat jobans rots tādas cenas, bļaļ, kad vienkārši es domāju, es pisu nahuju, jāiet kaut kur citur. Koroč, lētākais, kas tur bija pa kaut kādiem 800 lirām, kas viņi, bļaļ, akmeņi sēd. Es varu citās vietās vakar par 130 dabūju kebabu. Man jau neko lielu nevajag, ja? Man vajag tuč. Bet nē, normāls apisiens, ja? Tāds turistu apisiens. Labi, jāiet skatīties, kas ir lielajā tirgu, varbūt tās tur kaut kas iedzīgāks būs. Jā, te es esmu pie paša tā tirgus ieejis, un te ir viena tāda, baigi lielā mošeja. Tur kā es saprotu, ka kaut kā tur var, tur visitorenti ir. Varbūt jāiet apskatīties. Zin, jo tad, kad būs kaut ko nopirts, tad būs hujova. Tā kā. Jāiet paskatīties, kas tur ir. Jā, ir, protams, norādes, ka jāuzvedās klusi, pilnīgi normāli. Nedrīkst pīpēt, nedrīkst kaut ko bērt zemē, nedrīkst suņiet, nedrīkst atskaņot kaut ko, nedrīkst puķis plēst, nedrīkst bučoties. Jā, tēkrēkals un garās bikses ir pilnīgi ok, tā tur norādīts. Labi, jāiet skatīties. Es īstenībā pirmo reizi būšu iekšā mošejā, nekad neesmu bijis, pilnīgi nekad. Jā, tā kā jāiet apskatīties. Jā, te kaut kāda ķipa priekštelpa. Tā, un tagad te ir apavi jāvalk nost. Te ir jāvalk nost apavi. Ok. Jā, jānovalk apavi. Un lieku te. Labi, loģiski, te ir mīkstie tepiķi, mīkstie pakloji. Tad sievietēm acu uztrūkšana ir. Tur garām nevar iet, es būtu musulmanis, es varētu iet lūgties pēc tam. Kodīgi sakot, atgādina baznīcu. Savukārt senatnieku baznīca, princips ir tas pats. Tāpatām te ir kanceli. Priekšā, labi, altāra galds te nav, bet jā, kanceli ir no kurien imams runā. Maigi atšķirība nav. Bet jā, ir skaisti. Jā, interesanti, kā tā lustra nolaist ir stipri zema. Varbūt, jā. Tā tīri ērti varbūt. Labi. Apskatījis esmu. Baigi daudz nav ko redzēt, tāpēc jādodās tālāk uz tirgu. Jā, te ir plāksnes, norādīts, kad tas ir uzbūvēts. Tad laikā no 1748 līdz 1755. Nav dikti veca, bet nav arī baiga jaunā, bet interesanti, ka saglabājuši ieraksts arī par to, kas ir arhitekts. Interesanti, tajā laikā arhitekts un inženieris bija vienā personā, vai kā, nezinu.
Jā, bet nu labi, jādodas tālāk. Nu jā, nu tagad es ieju tajā lielajā tirgu. Jā, kaut ko man arī piepisās klāt. Bet, jā, es domāju, iešu pa to vidēju eju vispirms. Tā. Metāla detektors. Dedim tam dedim. Bir tane olduğu için belki. Visiem pīkstenu apsargiem ir pilnīgi piedirs. Nezinu, kāda jēga tad no viņa ir vispār. Jā, nu te īstenībā šis te tirgus vairāk man izskatās pēc tāda parasta shopping mall. Vienīgais, kas te trūkst, tad... Nē, te pat ir kondicionēts gaiss, bet diezgan sūdīgi kondicionēts. Kā? Cilvēki ir vidēji daudz, nav tā, kā būtu pārmērīgs pūls, bet, nu, man jau šķiet, ka ir smuki šeit, jā, smuki. Tikai vienkārši jāiet skatīties, jāskatās, ko grib nopirkt. Nu, šitos te visādas spīdumiņas man galīgi negribas. Es ceru, ka džinsens tev varēšu te nopirkt kaut kur, bet, nu, huj viņi zina. Jāiet skatīties. Jā, ok. Tātad, nu, kārtējais apisiens. Nu, es prasu, pa cik džinsens ir, es saku, 2000 liras. Tas ir, 45 eiriki, kas ir galīgi aptracis ir. Es teicu, davai, pa 20 eiriki, kas es gatavs pirkt. Viņš saka, nē. Tad tā arī tā saruna arī neturpinājās. Bet jā, interesanti ir, bet to, ka būtu kaut kas baigi īpaši, es neteiktu. Teiksim tā, ir vērts vienreiz atnākt jau uz šito tirdziņu. Bet tā, ka tieši, bet tā te nekas īpašs. Nu jā, beidzot atrad kebabu pa normālu cenu, ja, konkrēti pa 270 lirām un vēl koliņu maziņā pa 60. Tas jau ir normāli, ja, tā kā. Bet tur bija konkrēts apisiens, tā kā tā. Tā, iegāja veikalā tāds kaut kāds Kolins veikals, jā. Nopirka džinsens par 1200 lirām. Ja, jeb 22 eiro. Tā jau ir normāla cena. Ja. Tirgu tas točni tur gribēja man normāli appist. Jā, par šī skaitās ēdienu iela, ja, un te ir nenormāli daudz visādas ēstuves. Un ļoti labi. Tas man patīk, kā iekārtots. Un mans vērtējums, subjektīvais vērtējums attiecībā uz to tirgu. Jā, smuks jau viņš ir, bet man kaut kā viņš neuzrunā. Bet kas man uzrunā ir tas viss, kas ir izveidojies ap viņa apkārt. Ja? Tātad, piemēram, šī iela un attiecīgi veikali un viss pārējais. Ja? Jo es saprotu to, ka man tirgu iepirkties kaut kā neuzrunā, man labāk tomēr iepirkties normālā veikalā. Jo tur es varu tā netraucēt izvēlēties preces. Starp citu, jā, tur veikalā man konsultanti palīdzēja piemeklēt džins un piemērīt derēju. Esmu pirkums gatavs un viss čikiniekam. Kā? Normālos veikalos tomēr ir bišķiņ savādāk. Tur personāls ir apmācīts un viņiem nav mērķis pa visu var kaut ko pārdot, bet viņiem mērķis ir pārdot produktu, ko cilvēks grib. Ja, un tā ir atšķirība. Un tas ir laikam iemesls, kāpēc man patīk iet veikalā. Labi, tagad jāiet atpakaļ uz viesnīcu, mazliet atpūsties, un vakarā jau būs kas interesants, apsolu.